Sveiks! Šodien lasīsim grāmatu Noslēpumu enciklopēdija, ko sarakstījuši Džūdija Allena. Dīvainas parādības, neparasti ticējumi un mistiski notikumi. Skatāmies, kas tur ir iekšā. Sveiks! Šodien es tev pastāstīšu, izlasīsim kopā par prāta spēku no grāmatas par mistērijas noslēpumiem. Skatāmies, kas ir rakstīts tālāk. Gaišredzīgie detektīvi, kristāli un kārtis, gaišreģi un orākuli, šamaņi un raganas. Tie ir dažādi spēki, pie kuriem ļaudis vēršas ar lūgumu atklāt noziegumus. Mūsdienās nozieguma izmeklēšanā tiek lietoti datori ar milzīgām datubāzēm un dažādi sarežģīti paņēmieni, ieskaitot DNS atbilstības noteikšanu, tomēr vēl aizvien noziegumu atklāšanā tiek iesaistīti arī seno prasmju meistari. Kaut gan daudzi apšauba viņu spējas, policija mēdz ieklausīties šo cilvēku gaišredzīgo detektīvu teiktajā. Zilā maņa. Šo spēju sauc par zilo maņu policijas formas tērpu zilās krāsas dēļ. Turklāt tā piemīt daudziem pieredzējušiem policistiem. To sauc arī par nojautu vai intuīciju. Tiem, kam šāda maņa piemīt, var būt pārliecināti, ka liecinieks melo, lai gan nav acīm redzama iemesli tam domāt. Šī spēja var iedvesmot policiju veikt izmeklēšanu gluži citā vietā, piemēram, pārmeklēt māju, kas ir tikai vai tieši saistīta ar noziegumu, vai atkārtotu nopratināt kādu liecinieku. Policists, kuram piemīt šāda maņa, var sajust briesmas, pirms tās kļuvušas acīm redzamas. Protams, pastāv iespēja, ka daži cilvēki vienkārši ir vērīgāki par citiem un labāk spēj uztvert dažādus signālus. Tomēr ir arī iespējams, ka šādos gadījumos darbojas noslēpumainā un joprojām neizskaidrotā sestā maņa. Sera Artura Konana Doila romāna varonim lieliskajam detektīvam Šerlokam Holmsam piemeta zilā maņa. Detektīva intuīcija šķita gandrīz vai paranormāla, līdz viņš pats izskaidroja savu domu gājienu. Pazudusī ģitāriste. 1974. gadā Kentwood Hausas muzejā Londonā tika nozagta Jana Vermēra, vērtīgā glezna ģitāriste. Gaišredēji Nelijai Džaunsai bija spilgta vīzija par nozagtās gleznas atrašanās vietu, kā viņa sazinājās ar policiju. Sieviete pavēstīja, ka zāgļi noņēmuši gleznai smago rāmi un izmetuši tos atkritumos. Policisti izturējās pieklājīgi, noraudoši, līdz brīdim, kad atrada rāmi tieši tajā vietā, kuru Nelija bija norādījusi. Šajā pašā vietā gaišreģe atrada arī metāla signalizācijas ierīci, kura bija noņemta no gleznas. Policisti bija tik pārsteigti, ka sākumā uzskatīja Neliju Džauns par aizdomās turamo, tomēr pēc rūpīgām pārbaudēm bija spiesti šo versiju atmest. Pateicoties šai gaišreģei, Vermēna glezna tika atgūta nebojāsība vai krāpšana. Vairums policistu izrādīja interesi par gaišredzīgiem detektīviem, taču tikai daži tos uztver nopietni, un ļoti iespējams, ka vairākumam cilvēku vispār netic gaišreģu spējām. Neticība radusies vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, pasaulē ir tūkstošiem cilvēku, kas kļūdaini uzskata sevi par gaišreģiem, kaut gan viņiem nepiemīt nekādas īpašas spējas. Otrkārt, īsts gaišreģis nevienmēr māk saprotami izskaidrot savas domas un vīzijas. Un treškārt, neviens nezina, kā noslēpumainā zilā maņa darbojas, ja vien gaišredzība kādreiz tiktu izprasta, to varētu pilnveidot un izmantot, kad vien ievajagas. Tad gan neviens noziegums nepaliktu neatklāts.